Saulainais 1. septembra rīts sagaidīts arī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā. Šogad tehnikumā mācības uzsāks 2266 jaunie speciālisti, 946 pirmajā kursā. Atkal ir 1. septembris un ap skolu pulcējas jaunieši un mūsu telpās atkal ienāk dzīvība. Sākās, kā vienmēr, jaunais gads mūsu skolā. Izglītības iestādē šis gads, protams, ir atkal daudz radošām, bagātām domām pilns. Daudz uzdevumus esam izvirzījuši sev, jo kā nekā mēs gatavojamies Latvijas 100-gadēji. Un šai sakarā mums ir daudz izdomāti dažādi interesanti darbi, ko mēs veltīsim Latvijas jubilejai. Skola šogad svinēs arī 5 gadus kopš lielās apvienošanās. 2011. gada 1. septembrī tika apvienotas 3 profesionālās izglītības iestādes. Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Rīgas Purciema amatniecības vidusskola un Rīgas Tūrisma skola. Rezultātā tātad mēs esam izveidojušies par ļoti lielu varenu izglītības iestādi. Pēc tam pievienojās vēl Preiļu struktūra vienība, Preiļu profesionālā vidusskola. Šajos 5 gados esam kļuvuši par profesionālās izglītības kompetenču centru. Esam izturējuši visus šos kritērijus, ko nosaka profesionālās izglītības kompetenču centra nolikums. Un tas nozīmē to, ka mūsu izglītības iestāde ir viena no spēcīgākajām izglītības iestādēm mūsu valstī. Haralds Saušs jau kā gadu ir tehnikuma absolvents. Pabeidzot šo skolu, es esmu ieguvis ļoti lielas zināšanas, un dēļ tām es esmu nokļuvis ļoti labā amatā, ļoti labā darba vietā. Un vēl joprojām turpinu sadarboties ar šo skolu. Sakarā ar projektiem, apmācībām, semināriem un arī lielākoties konkursiem. Tieši konkursi ir tā lieta, kas man uzrunāja, pacēla uz augšu, un ar konkursiem es esmu cēlis šīs skolas vārdu. Un tā sadarbošanās vēl joprojām turpinās. Tik lielos pasākumos kā Eiroskills un Vorskills, kas ir 2 nozīmīgākie konkursi, kuras esmu piedalījies, un arī šīs skolas vārdu nesis tajos. Arī Andrijs Eglītis skolu absolvēja 2015. gadā, kļūstot par ēdināšanas pakalpojumu speciālistu. Galvenais ir centība. Katram studentam ir iespēja nokļūt manā vietā, kā arī iepriekš mūsu konkursantam Haraldam, kas ir pavāra jomā. Tas viss atkarīgs no studenta. Skola dot iespējas ļoti daudz, un tas tikai jāizmanto. Elmārs Kovaļevskis šo skolu absolvēja 1988. gadā, bet laban ir gan pasniedzējs skolā, gan uzņēmējs. Ja mēs runājam par iekārtām, par visu, kas šajā skolā ir mainījies, es esmu šos gadus stāvējis klāt, pateiksim godīgi, direktori tā pati joprojām, un par to ir liels prieks. Bet šis grandiozais darbs, kas ir ieguldīts šajā skolā, tehnikā, visās laboratorijās, tas ir nenovērtējami, un ir pat restorāni Rīgā, kur tādas iekārtas vēl nav, kādas ir šajā skolā. Un tas ir ļoti apsveicami, jo audzēkņi iemācās uz labākām iekārtām, var strādāt uz vienkāršākām, bet šīs ir modernas un labas, kad cilvēki redz, bērni redz, audzēkņi redz to, kad ir tādas iekārtas un to var visu darīt ātrāk, labāk un kvalitatīvāk. Arī, ja jūs būsiet šajā skolā kā skolnieks, jums tiek piešķirta ļoti kolosāla dienesta viesnīca, kur ir, var teikt, viena no labākajiem Rīgā. Kā arī, ja jūs šeit mācoties ļoti uz labām sekmēm, jūs varat iegūt ļoti augstas stipendijas, kuras mums piešķira gan Eiropas fondi, gan valsts fondi. Un tajā pašā laikā šeit ir nenormāli daudz ko darīt. Te ir fotbols, volejbols, basketbolu var spēlēt. Te ir nenormāli, ka daudz pulciņu iedāvā tautudejas, koris, vari pat par šuvēju te piestrādāt un vēl nezinu, ko sadarīties. Viss, kas tev dzīvē patīk, viss, kas tev tiek, tu šeit vari to sasniegt un pilnveidot. Es uzskatu, ka šī pati labākā skola visā Latvijā.